Bet tās ir parastas lietas, kāpēc lai es vispār kādam kaut ko tādu gribētu dāvināt, tas nav nekas īpašs. Tās ir parastas lietas tikai priekš tevis. Kādā ziņā, kurš vispār gribētu saņemt dāvinā kaut kādu telti? Nu, kā tev tā ir vienkārši telts, bet tavam brālim varbūt tā ir tā telts, ko viņš tik ļoti ilgi gribēja. Tā telts viņam dos jaunas iespējas, viņš beidzot varēs doties ilgi gaidītajā piedzīvojumā dabā un uzsākt jaunus hobijus, un tā telts varbūt piepildīs kādu viņu mazo sapnīti. Nu, nezinu, bet vispār kaut kāda krūze, kam tā vispār ir interesanta. Tā ir kaut kāda krūze tikai priekš tevis, bet tavam dēlam tā būs viņa jaunā mīļākā krūze, kas izcels viņa personību, kas liks justies viņam pamanītam, uzklausītam. Tu zini, ka viņš ir apsēsts ar datorspēlēm, un šī krūze papildinās viņa kolekciju, un tu parādīsi to, ka tu esi lietas kursā par viņa apsēstībām un tās atbalsti un redzi tās. Nu, jā, viņam šī noteikti patiks, jo viņam jau ir bļodiņš šā te, un tagad būs viņam reāli komplekts. Nu, dāvans nav par tevi, tās ir reāli par saņēmēju. Tev jādomā, kas viņiem ir svarīgs, un tā tu nekad nenošaus greizi ar pareizo dāvanu. Padomā, kā tu justos, ja tavs tuvinieks tev uzdāvinātu to, kas tev vispār neinteresē. Nu, interesanti, bet tev laikam ir taisnība. Es justos pilnīgi briesmīgi un vīlusies, un es domāju, ka es vairs tāds cilvēks neaicinātu uz savu dzimšanas dienu vienkārši. Jo viņi tikai tēlo, ka man pazīst. Nu, budžetam nav nozīme, jo īsto dāvanu, kas ir no sirds, var atrast. Jā, tāpēc ir Surpriseful EU ar plašu piedāvājumu, labu servisu un izdevīgām cenām. Iepērcies Surpriseful EU. Peace.